Sveiki! Noliktais laiks 10:30 ir pienācis. Šodien parunāsim par pašvaldībām un pašvaldību kiberaizsardzību un Not Baltica kādus pakalpojumus var piedāvāt. Mēs to tā par pašvaldībām nosaucām, bet tā kā es sāku apkopot šo visu informāciju un ko stāstīt, es sapratu, ka tas var īstenībā varbūt ne tikai pašvaldībām, un pašvaldībām jau ir pakļautības iestādes un pašvaldību tur uzņēmumi un tādā ziņā, kas ir iet apakšā, un tad tur var būt visādas lietas. Un tāpēc es varbūt plašāk bišķiņ pat pastīšos to visu, bet pa lielam Not Baltica, ko mēs varam piedāvāt, lai jums atvieglotu dzīvi, tagad ar NIS2 sakarā, un vispār ar kiberdrošību kā tādu. Tajā brīdī es skatos, ka mums vēl ir tie, kas ir reģistrējušies, vēl nav visi pievienojušies. Es vēl tagad no sākuma pastāstīšu procesu un pa to laiku, lai paspētu pievienoties tie, kas vēl vēlās. Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstat vai nu čatiņā, vai nu Q&A sadaļā. Ja ir vēlme, varam arī mikrofonus ieslēgt, bet to tad pasakiet, mēs ieslēgsim. Bet, principā, ja ir jautājums, varat arī uzrakstīt čatiņā. Vēl būtu šobrīd labi, ja kāds ierakstītu čatiņā vai kur, ka mani var redzēt, mani var dzirdēt, un ka jūs redzat arī pirmo prezentācijas slaidu, kur ir Not Baltica pašvaldību kiberaizsardzība Not Baltica pavadībā. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu kāds apstiprināt, ka var, ka lai tehniski, ka viss notiekās. Dzird, redz, ok, es redzu, ka ir ierakstīts, ka viss tiek dzirdēts, liels paldies jums. Jā, tātad... Es dzirdu, un tas mums būs. Jā, mums cilvēki vēl rekur es redzu, ka vienojās klāt. Vienojās klāt. Tas ir vēl burtiski minūti. Vēl pēdējais, ko es varbūt gribu pieminēt, ka pirmajā daļā būs nedaudz statistikas un tāds vispārējais, un varbūt kādam šķitīs šito jau atkārto jau visu laiku, šis jau ir zināms, tur NIS2 datumi un varbūt tur tās kategorijas, ka īpaši tad mēs runājam par pašvaldībām un šo pusi, bet lūdzu, es centīšos tam pārskriet ātri lai pēc būtības tas saturs, ko mēs varam piedāvāt un kādi ir šie rīki, lai tad līdz tam ātrāk nonāktu, bet vajag arī sākumā bišķiņ to teoriju, lai teoriju un statistiku, kā es mīlu teikt. Tā. Bet, labi, es skatos, ka sāksim, es domāju, jau sāksim iet uz priekšu par tēmu. 3 minūtes ir dots, kā saka, ko pievienoties tiem, kas kavējās, lai tad pievienojas. Tātad, mani sauc Egils Rupenheits, daļa no jums jau varbūt zina mani, es industrijā strādāju jau vairāk kā 20 gadus. Ļoti dažādi pēdējā laikā ar IT drošību, bet vēsturiski ļoti dažādi un plaši. Es pārstāvu uzņēmumu Not Baltica. Mēs esam komandā ar drošības ekspertiem, kas pārstāv, piedāvā un nodrošina dažādus IT drošības risinājumus, sākot ar PAMu, DLP, tur XDR, šādas lietas, backupi, analīzi. Mēs arī rīkojam kiberapmācības un testus, mēs varam arī piedāvāt un veikt. Tagad, kad ar NIS2 pat ir obligāti šis viss, piemēram, darbinieku apmācības regulārās, arī tādu lietu mēs varam nodrošināt. Tas ir, mums dažādi risinājumi. Pa lielam mēs cenšamies domāt par kiberdrošību. Jā. Un par to, kāpēc kiberdrošība kļūst arvien aktuālāk, es domāju, ka lielākai daļai ir skaidrs, ka nav tur, vai tu tiešām to vajag, un vai tas ir vajadzīgs. Pieauga gan sociālā inženierija, kur cilvēkus piemāna, kas cilvēks, es personīgi uzskatu, joprojām cilvēks ir vājākais posms IT drošībā, un jebkurš. Nav svarīgi, vai tas ir IT cilvēks vai ne. Kļūdīties mēs varam jebkurš, visi mēs esam cilvēki. Un statistika liecina, ka viss pieaug. Šeit ir statistika no CERT. Nedaudz, ka var redzēt, ka pieauga incidenti populārajām
pielikumu veidi, jā, kādi ir, bet es domāju, ka visi zina, ka tas kļūst arvien aktuālāk un aktuālāk, īpaši tagad ar visu šo situāciju ģeopolitisko, ja mēs tā varam teikt, ar karu. Joprojām viss notiek aktuāli. Es saprotu, ka liela daļa jau nogurs no tās informācijas par karu un sāk jau tas likties tā fonā tik patstāvīgi kā norma, bet tā nav norma. Un tas joprojām aktualizē un arvien vairāk un vairāk tiek novērot šādu visu veidu uzbrukumi. Tas, par ko vēl jāpadomā, tāpēc es arī statistiku par makosu, piemēram, ka ir cilvēki, kuri nedomā par makosu, kuri cilvēki, kuri nedomā par mobilajām iekārtām, šeit statistika par androīdiem. Un jā, šeit ransomwares, kā jau populārākais, kā saka. Tāpēc arī statistiku nedaudz par ransomware. Kāpēc uzbruka? Es domāju, ka arī lielākai daļai vajadzētu būt skaidrs. Viens, protams, ir finanšu ieguvums kibernoziedzniekiem. Tālāk ir informācijas iegūšana. Un vēl vienmēr ir jāatcerās, ka šis uzbrukums var būt starpsolis. Ka tas ir, ja mērķis ir kaut kur tālāk, tāpatās kā pie lietotāja piekļūst, kā pie cilvēka vai pie iekārtas, tad no šīs iekārtas, kur tālāk var tikt. Kā, piemēram, ja piekļūst pie darbinieka mobilā telefona, darbinieka mobilais telefons tiek uzlausts, darbinieks ar šo mobilo telefonu nāk uz darba vietu, darba vietā ir Wi-Fi, šis mobilais telefons slēdzās klāt Wi-Fi, tur jau pastāv riski. Ir šajā gadījumā ir jāapskata plašāk. Un, man personīgi liekas, ka šeit ir jādomā par visu kopumu drošībai, un man personīgi tāpēc NIS2 ļoti patīkās. Es saprotu, ka citi saka, kāds patīkās, mums tagad tikai pienākumi, tikai ko darīt, bet šis ir jāuztver kā labās prakses pamats, vismaz man tā šķiet. Un, šeit ir, protams, pienākums rūpēties par drošību, pienākums ziņot, izpilde, uzraudzība un soda ar tiek NIS2 definēti. Parasti, kas ir svarīgākais, ir datumi. Šeit ir datumi. Es domāju, ka vairums no jums datumus jau zina. Jo pašvaldības, iet iekšā, man liekas, ka visas, bet iet iekšā visas NISā. Tad aprīlis ir, kad nosaka status un reģistrējas, 1. aprīlis, un 1. oktobris ir kiberdrošības pārvaldnieks un pirmais pašnovērtējums. Un šajā gadījumā tas, kas šeit ir par tiem datumiem, ka nevar 1. oktobrī iecelt un pateikt, tev vajag nodot pirmo pašnovērtējumu, tāpēc, ka tajā dienā jau ir jānodod. Tam ir jāgatavojās, tāpēc ir šos datumus ne tikai mēs, bet visi, kas stāsta par NIS2, tagad šīs aktuālā tēma. Tātad, gatavojamies pirms tam, tā kā paredzam laiku tam. Šeit ir nedaudz par sadalījumu. Kā es minēju, pašvaldības iet bez jautājumiem iekšā. Un es pārlasot, man nebija īsti skaidrs personīgi, es vēl tur gribu pārlasīt par tiem apakšu uzņēmumiem, pašvaldību SIA vai kādām tādām niansēm, jo tur vēl ir. Un, gadījumā, tā ir kaut kāda atdalīta apakšvienība, piemēram, pašvaldības bērndārs. Man īsti nebija skaidrs, vai tas iet iekšā, vai tas neiet iekšā, bet es vēl palasīšu šo, jo, manuprāt, tās ir nianses. Ir, protams, arī svarīgo pakalpojumu sniedzēji, un šīs definīcijas visas ir NISā, NIS2 un Nacionālā kiberdrošības likumā. Bet tas, kas ir svarīgākais, ir, ka ir tie pienākumi ziņot, reaģēt, ir termiņi definēti, ir atbildīgās personas. Tas, ka ir atbildīgā persona, man personīgi ļoti patīkās, tāpēc, ka es ļoti mīlu teikt, ka kolektīva atbildība nav nekāda atbildība. Es esmu redzējis, kā notiekās tad, kad ir baram tiek uzlikta atbildība, tad viens uz otru to pingpongu spēlē, un neviens neko viņš izdarīja, viņš neizdarīja, Tāpēc, manuprāt, ir ļoti labi, kad ir viena persona, kura ir atbildīga par šo. Bet, tad, ja kaut kas notiekās, tad ir jāizmē 24 stundu laikā, 72 stundu laikā, vai uzticamības pakalpojums sniedzējiem 24 stundu laikā ir jāiesniedz certam informācija šī. Tā mēnešu laikā ir jāiesniedz
gala ziņojums par atrisināšanu, nu, tādā ziņā. Un, jā, ja nav iespējams atrisināt, nu, tad progresa ziņojums ir jāizsniedz. Nu, pēc mēneša ir kaut kāds, ka ir nevis konstatējām un aizmirstam, bet konstatējam un rīkojamies. Tādā ziņā. Vēl ir vērts, tas gan jā, tie pašvaldībām, taisni pašvaldībām varbūt mazāk, tāpēc, ka tas jau ir tests, iekš Ministry of Defense, GOV.LV, mod aizsardzības ministrijas mājaslapā, un ja jūs internetu meklētājā rakstīsiet NKDL tests, jūs atradīsiet šo, nu, protams, pievērsiet uzmanību, ka tas ir ministrijas lapā, nevis kaut kur citur, bet ir tāds tests, kuru var iziet un paklikšķināt cauri, ja nu gadījumā rodās jautājumi, vai es tur esmu, vai es tur neesmu. Tad vēl noderīgi resursi tajā pašā aizsardzības ministrijas mājaslapā. Ja jūs aiziet uz mājaslapu, uz kiberdrošības sadaļu, man ļoti patikās šeit apakšā, nu, tas gan ir tur zemāk jāpabrauc lapā, šeit ir saistītie dokumenti, manuprāt, ļoti ērti pārskatām vismaz svarīgākās lietas. Ko darīt? Nu, es kā cilvēks, kam patīk informācijas avoti, aizsardzības ministrija ir viens no šī jautājuma, kā saka, avotiem. Tādā ziņā. Nu, tad par NIS2, jā, nu, šajā gadījumā tas, kas iekļaujās tā loģiski runājot, ir kad ir politikas tiek definētas, nepārtrauktības plāni, incidentu apstrādi, iepirkšanas apmācības, šifrēšanas lietas, piegādes ķēdes. Pa lielam tie ir procesi, kam normālā situācijā uzņēmumā vai iestādē, kurš domā par savu kiberdrošību un ilgtspējību kaut kādā mērā, šim jau būtu jābūt ieviestam. Nu, tas ir lietas, kas parasti palīdz atvieglo procedūras, kā piemēram aprakstītas lietas. Nu, cilvēka resursi nomainās, bet sistēma jau tā paliek. Un, ja atnāk jauns cilvēks, kuram nav nekāda dokumentācija, apraksti, nekas, nu tad viss, kā viņš var zināt, ko ar to sistēmu, ko darīt. Un mums, kā North Baltica, mēs pārstāvam vairākus ražotājus. Šeit ir daži minēti, mēs pārstāvam vēl, ir vēl citi. Mums iekš mūsu portfolio visus mēs tā nevaram salikt, bet, kā es minēju, mēs par drošību. Un, ja jums ir kāds jautājums vai kāda vēlme par drošību, jūs varat arī vienkārši padot mums ziņu, mēs atradīsim risinājumu, vai arī, ja nu gadījumā būs tāda situācija, ka mēs paši nevaram atrast jums risinājumu, piedāvāt kādu, nu tad mēs vismaz norādīsim vai sakomunicēsim ar kādu, kurš var jums labāk palīdzēt. Bet mums pašiem arī ir diezgan dažādi un nosedzoši šie risinājumi, ko mēs varam jums piedāvāt. Šeit ir tāda tabuliņa, kad elements no NIS2 un kurš risinājums, kiberdrošības risinājums tam varētu šo elementu nosedz. Tātad, jā, nu, risku analīzē tur ir auditi, incidentu pārvaldībai var būt XDR rīki, mēs izmantojam ESET rīkus. Backupi mums ir Acronis un Xopero tādi risinājumi, piegādes ķēdes, tur ir Privileged Access Management, Senha Segura. Man personīgi ļoti patīkās šis risinājums, cik es esmu skatījies ar citiem, šis ļoti labi, man patīkās, kā viņš attīstās, skatoties uz to, uz featurām, ko es redzu, kas tiek ieviestas, man ļoti patīkās. Jā, kā piemēram, par Senha Seguras viena nianse, tā virzība ir, ka viņš ir kā uzņēmumam paredzēts, nu, ka tev ir uzņēmuma konti, bet tiek lēnām domāts, kā es redzu, tiek domāts par to, ka tur joprojām ir cilvēks galā. Un tev ir arī apzināti, ka tu lieto gan darba lietas, gan privātās lietas, un ka tur var atdalīt šīs lietas, bet joprojām ir domāts, ka cilvēkam ir iespēja arī savai ikdienas dzīvē palielināt, nu, kā saka, drošību šādā mērā. Tas man šķiet, nu, tāda labs solis, ka domājam par cilvēka drošību, jo cilvēks mums jādomā ne tikai par cilvēku drošību darba vietā, bet arī visur citur, jo, nu, mūsu dzīve internetā un mūsu konti, šīs ir saistītas lietas. Nu, manuprāt, to nedrīkst atraut vienu no otru, un šeit ir jāceļ drošība kopumā. Tā, jā, nu, tālāk tīklu informācijas sistēmu
drošība, tur ir gan aizsardzības risinājumi, kā iekārtu drošības risinājumi, un es cenšos arvien vairāk un vairāk izvairīties no vārda antivīrus, bet drošības risinājums, jo antivīrus vismaz vairāk kārt, kur es esmu runājis, tiek pakausī uztverts kā tur file sistēma un lokāli. Mūsdienās, kad viss notiek tīklā, tas ir drošības risinājums, un jādomā par drošību kā tādu. Protams, apmācības, tas ir lieta, kas darbinieku apmācības, tas ir lieta, kas arī tiek definēta, ka vajag testi, pamatrakstībā apmācības un testi. Kā piemēram pikšķerēšanas testi vai tur phishings un šādas lietas. Tālāk datu šifrēšanas jautājumi. Šeit mums arī esat risinājumi nosedz full disk encryptions, kas ir arī ērti pārvaldāms no tās pašas vienas konsoles. Par ESET produktiem mēs varētu atsevišķi runāt, atsevišķi, kā saka, ilgi un dikti, bet atcerieties, ka vienmēr, ja jums ir kādi jautājumi, nianses, jūs varat padot mums ziņu, mēs ļoti labprāt atbildam, izstāstam, nokonsultējam. Mums ir svarīgi celt drošību kā tādu, nevis tur ka konkrēti, ko viens ražotājs, kā saka. Mēs vairāk gribam drošību celt. Un, protams, multifaktoru arī cilvēku resursu drošībai, piekļuvas kontrolas tur arī nosedz, secure authentication, multifaktoru autentifikācija, NordPass, paroļu managements, tādā ziņā. Un arī multifaktoru autentifikācijai, tas pats nosedz secure authentication un SNH Segura. Jā, kā jūs pamanījāt, ir daži no šiem produktiem ir vairākās ailītēs. Vairākiem elementiem nosedz. Tas nozīmē, ka viens šis produktu paka aizsardzības līmenis var nosegt jau vairākus šos NIS elementus. Jā. Tātad, jā, mums šie ir tie, ko es varbūt gribu izcelt šajā reizē. KnowBe-Force arī ir apmācību platforma. Blanko ir informācijas disku dzēšanas risinājums, ESPO CRM ir procesu vadība, Safetika ir DLP, man Safetika kā DLP man ļoti patikās. Var pat nerādīt, var izglītot darbiniekus, var uzlikt paziņojumus, rādīt pie nosacījumiem, datu kopu definīciju, datu plūsmas analīzi, no kurienes uz kurieni iet tādā ziņā, ka kur jums darbinieki sūta kādas informācijas, tur personas kodi, kur figurē, un ļoti, ļoti detalizēti labi. DLP, ja interesē DLP, Safetika. Ļoti, ļoti fantastisks risinājums. Xopero, backupi, ISL online attālināta atbalsta rīks. ISL online mums, starp citu, drīzumā būs arī webinārs pa ISL online. Es beigās arī pieminēšu, iedošu linku pašās beigās pie pasākumiem, ko mēs vēl rīkojam, kur, ja gribās, var pieteikties, pastīties jau sīkāk. Un SNH Segura kā PAMS, privileģēto aksesā, privileģētas piekļuves menedžmenta rīks. Protams, mums ir vēl visādi. Mums ir tur mobīlo iekārtu pārvaldības specifiski risinājumi. ESET šeit nav ielikts, bet ESET mums ir visur iet fonā. ESET kā iekārtu aizsardzība. Jā, bet dažādi. Ja jums ir kaut kā rodās kādi jautājumi vai vēlmes nosegt kādu nišu, kādu sfēru, tad dodat ziņu, mēs atradīsim risinājumu. Un, ja neatradīsim, tad mēs vismaz atradīsim kādu, kurš varēs labāk palīdzēt par mums. Pakalpojumi, ko mēs piedāvājam. Viena no lietām, ko mēs piedāvājam, kas ir arī NIS2 definēta, ir kiberdrošības apmācības darbiniekiem ar certifikāciju. Un es tagad nedaudz pieskaršos, ko mēs tur tajās apmācībās stāstam. Kas tiek iekļauts? Mēs apskatām pirmkārt uzbrukuma procesu kā tādu. Tad mēs jaunatūru veidus skatāmies, kā populārākais ir ransomware, bet mēs apskatām, ka ir vairāk un kādi viņi ir. Tad mēs par pikšķerēšanu, protams, runājam, un pikšķerēšanu, protams, arī ar piemēriem mēs runājam. Un piemēri ir no dzīves, dažādi, gan par kanāliem dažādiem, gan šādu lietu mēs apskatām. Tad, protams, mēs arī sociālo inženēriju, kā piemēram cilvēku, par krāpniecību sociālajos tīklos, krāpniecību e-pastos un krāpniecību visur, par
tīklu izmantošanu un publiskie Wi-Fi tīkli, drošība tur, tad par VPN un attālināto darbu, kā arī visā viltus vietnēm, šāda veida. Un vēl mums tur iet iekšā, protams, arī paroļu higienas lietas, kā ko darīt ar parolēm, par multifaktoru autentifikāciju un paroļu pārvaldniekiem, par IoT iekārtām, gudrām iekārtām, par to, ka tie arī ir datoriņi. Higienas ček, paroļu higiena, kā saka, jā, ko darīt, paroļu rotācijas nepieciešamība, ko darīt, kā uzlabot paroļu drošību, šādas lietas. Ieteikumi, un šīs ir tādos divos vārdos par apmācībām. Es redzu, ir jautājums, ļoti labi, ka ir jautājumi, uzdodat jautājumus, ja tādi ir, tu tās atvēršu jautājumus, es redzēju, ienāca, nepaspēju visi. Apmācības kādā veidā, es redzu jautājums. Apmācības mēs nodrošinam vai nu attālināti vai uz vietas. Arī mēs on-premā varam nodrošināt, un tas ir vairumā gadījumu, tas esmu es, kurš nolasa šo lekciju, diskusiju jautājumu atbilžu veidā arī, to informāciju pasniedzam, tas ir kā, ja tas ir attālināt, tad tas ir kā interaktīvs, webinārs, līdzīgi kā šobrīd mums, tikai varbūt ar plašākām iespējām jautājumu uzdošanai un savstarpējai komunikācijai. Galā ir arī testiņš, es redzu, vai galā ir testiņus arī mēs ir vairāk varianti, kā mēs to varam nodrošināt, jo ir dažādas vēlmes klientiem. Un arī pēc tam tiek izsniegts certifikāts par apgūšanu, par zināšanu apgūšanu, Tas ir no pakalpojumiem. Un tas ir apmācības darbiniekiem. Ja par tām apmācībām ir vēl jautājumi, tad droši rakstat jautājumus un atbildēsim. Tad, tas viens ir, ka mēs apmācības sniedzam, un ir arī gan ESET pakalpojumi, ESET kā produkti. Ja jūs lietojat ESET drošības risinājumus, tad arī par šiem produktiem mums ir pakalpojumi. Ir sākot no mazāka līmeņa, ka mēs regulārus rezervētus laikus veselības pārbaudēm un ESET ražotāja nodrošinātus kursus produktu lietošanā, konfigurēšanā. Tie administratoriem ir ļoti noderīgi. Es zinu, piemēram, ka bija viens klients, kurš lietoja ESETu, viņš lietoja diezgan augstu līmeņa aizsardzības šo paku vai augstu līmeni, kurā iekļāvās daudz un dažādi risinājumi. Un vienā reizē mēs taisam to health checku ar viņu, veselības pārbaudu viņu PSV produktu. Un mēs runājam un ejam cauri tur tā viņa vidē, skatāmies, kas viņam ir sakonfigurēts, kā viņš viņu lieto, vai korekti lieto, vai nokonfigurēts. Un izrādās, ka viņam tur vairākas lietas nemaz nav ieslēgtas, ka viņš dažus features nemaz nezina, ka tādas eksistē, ka viņš neizmanto pilnībā šo risinājumu. Un es viņam, protams, izstāstīju. Un tad arī parādīju viņam šo apmācību kursu. Viņš teica, ļoti labi, viņš iziet kursu, viņš saka, tagad viņš aizvētā, tu man var retāk slēgsies klāt, nevajadzēs tik daudz, bet jo viņš pats zina, viņš pats man nokonfigurēt, viņš zina šīs iespējas un pārvalda, spēja pārvaldīt daudz efektīvāk šo ESET risinājumu. Arī tādas lietas mēs piedāvājam. Tad ir arī pakalpojumi, kur ir vides pieskatīšana tādā ziņā, ka informēšana par notikumiem. Un šeit jau sākās, tā ka daļu šo mēs nodrošinām vietēji latviešu valodā, bet daļa tiek nodrošināta no ESET headquartersiem angļu valodā. Un šeit tā vidas pieskatīšana ir dažādos līmeņos. Vai tas ir tikai pieskat un informē, ka kaut kas notiekās un tur nekur parāda, norāda, kā saka, virzienu, vai tas ir jau konfigurāciju maiņa, veicot, vai tas ir uzturēšana, produktu atjaunošana, vai tas ir jau precedentu analīze. Šie ir dažādi līmeņi, kā saka, no apziņošanas līdz SOC centram var šo visu, kā saka, var šo visu, dažādu līmeņu šie pakalpojumi. Tādā ziņā. Tas ir par to. Un
kur no telītājs un tagad bišķi par pakalpojumiem, par to, kāpēc ir pakalpojumi, atkal varbūt pāris tālākie slaidi šķitī sev, šitas jau visiem ir zināms, bet, manuprāt, svarīgi ir pieskarties visam secīgi. Tātad mums jebkurā uzņēmumā iestādē mums ir IT vide, kura var būt dažādu sarežģītību, dažādu pakāpju sarežģītību, bet pa lielam viņa visdrīzāk ir mainīga, ir privātās iekārtas vienmēr ir lieta, par ko ir tāds diskutabls jautājums privāto iekārtu lietošana. Portīvās iekārtas, ārpakalpojumi, tie ir arī lieli riski. Ir tā vide ir liela un dažādi un bieži vien tik mainīga, ka iekšējie resursi var nepietiek. Un, ja, lai šādu vidi uzturētu, ir vienmēr vajadzīgi rīki. Tas var atšķirties katrā vidē atkarībā no tā, kas tiek darīts. Ir vajadzīgi resursi, vajadzīgi finanšu resursi, cilvēku resursi un laika resursi. Ir jāplāno šis uz priekšu. Jo nav tajā brīdī, kad notiek lieta, tajā brīdī ir par vēlu domāt, kā mēs to novērsīsim. Tajā brīdī ir ar seku likvidēšanu jāsāk strādāt. Un ir vajadzīgas zināšanas. Ir vajadzīgas zināšanas pirmkārt par to, kas jūsu vidē notiekās. Tad ir vajadzīgi pārzināt rīkus, kurus jūs lietojat. Ir vajadzīgs ļoti, ļoti ieteicams domāt par zināšanu nodošanu, ko es minēju, tur procedūras, instrukcijas, apraksti un šādas lietas. Un ir svarīgi zināt, kad ir nepieciešama reakcija. Un to vislabāk zina iekšējie cilvēki, kuri pārzina, kas mums iestādē uzņēmumā notiek, kādi ir procesi, kādas ir procedūras. Tādā ziņā. Es redzu, ienāca jautājums, apstīt, vai var nodemonstrēt šo platformu. Notiek darbinieku reģistrēšana šajā platformā. Tas ir par administratoru no šiem, ja es sapratu jautājumu. Šim es beigās pieskaršos, tad man nebija plānā to platformu rādīt, bet es zinu, kur es ātri varēšu to parādīt. Tā kā, bet Edvard, šo beigās es iziešu cauri tagad šai tēmai, un tad es beigās, ja no es piemirstu, atgādinu man, bet par edu.eset.com tas būs, par eset izglītības platformu. Bet tātad ir nepieciešami rīki, resursi un zināšanas. Šis ir, tā kā saka, eset ekosistēma, kas aizsargā visus vektorus, tā varētu teikt, nodrošina drošību. Bet, protams, ka šie rīki ir jāpārzina. Ir rīks viens no labākajiem, bet galvenajiem rīkiem, ar ko šāda veida izpēta, analīze un notikumu izpēta notiek, ir Asset Inspect. Tas ir XDR rīks, kur apkopo informāciju, kas notiek jūsu vidē, un ļoti detalizēti var izanalizēt, no kur tam apdraudējumam aug kājas, kā saka. Var redzēt gan komandrindas, kas tiek izpildītas, gan statistikas, gan mazāk, gan saistītos notikumus, kādi faili tiek lejuplādēti no kādiem procesiem, kas ir bīstami, tur reputāciju jautājumi, cik daudz viņš ir redzēts, pāraksti, ieteikumi dažādi, drop executable, šis, piemēram, process ir 84 failus lejuplādējis. Tad ir jautājums, vai tas ir normāli. Tālāk jau no konkrētas situācijas tas ir jāskatās. Var redzēt skriptus, kādi skripti tiek izsaukti vidē. Tālāk tiek veidot incidenti. Incidentos automātiski var savākt notikumus no vides. Ir arī, kā saka, Asset AI advisors, kurš var arī, tas tad, ja nav Asset pakalpojums, kā saka, kur var redzēt, kas notiek kādā laika līnijā, laika griezumā, var sazīmēt saistības, procesus saistītos, no kurienes aug kājas, kā saka, šī ir šāda izpētes lietas, incidentu izpētes, bet, protams, kā visi mums ir vajadzīgi rīki, resursi, zināšanas, un tas Asset Inspect ir rīks, tad resursi šajā gadījumā tie būtu cilvēku resursi, kas ir nepieciešami, un zināšanas būtu rīku pārzināšana, kad ir jāzina, kā šo rīku lietot. Jo, ja tev ir
Ja tev ir āmurs, bet tu nezini, kā ar āmuru rīkoties, lai iedzītu naglu, nu, tu tikai skādu var izdarīt sienā caurumu, izsist tur, es nezinu, jā, bet labi, stulbs piemērs, bet pēc būtības es ceru, ka sapratāt, nu, ka ir vajadzīgs kaut kādas zināšanas par šiem rīkiem. Un tad esat kā ražotāji, viņiem ir pakalpojumi, viņu inženieri, kas šos rīkus pārzina. Jo viņu pusē ir viņu certificējās, viņi tur vajadzības gadījumā viņiem arī izstrādes departaments, es pieļauju, ir kaut kur sasniedzams vajadzības gadījumā un var pielabot. Tāpēc man personīgi tas šķiet kā liels pluss, ja pakalpojumi nodrošina ražotājs. Jo ražotājiem ir labākās zināšanas par šiem rīkiem. Ražotājiem un certificētiem pārstāvjiem, tā varētu pat teikt, jā. Par pakalpojumu, kā jau es iepriekš minēju, ir dažādu līmeņu, sākot no vienkārši tiek pieskatīts, beidzot ar to, ka tiek arī veiktas konfigurāciju izmaiņas, reakciju definīcijas un šādas lietas. Šeit ir tabuliņas ar salīdzinājumiem pirmie divi līmeņi, ka monitorings, jā, thread huntings ir iespējams, un tur pirmajā līmenī ir kas notiek tagad vidē, otrajā līmenī jau ir arī vēstures, piemēram, vēstures notikuma izpēte, digital forensics palīdzība, jā, tādā ziņā, malware eksperta analīze. Pa lielam, jā, vairāk iesaista, un es teiktu šo skatīties, jā, ka ir dažādu līmeņu, un jo jūs gribat vairāk iesaist, protams, pakalpojumam ir cena ar šo nodrošināto iekļauto lietu kopumu palielinājumu. Jo vairāk tajā pakalpojumā lietas ir iekšā, jo vairāk veltījums laiku, jo, protams, tas ir arī finansiāli dārgāks, bet ir vērts, es pēc tam pieskaršos, kad ir vērts apspriest un kad varbūt tas ir finansiāls ieguvums, bet pārēsim pāri šiem pakalpojumiem. Tātad esat NDR, Managed Detection and Response. Un šeit ir aprakstīts, kas notiekās. Pa lielam jums tiek pieskatīti jūsu vide un tiek sūtītas atskaitas par to, kas notiek, un ātrās reakcijas ar SOAR. Tādā ziņā. Tad ir, jā, un viss šis tiek, starp citu, jā, šis ir tikai pakalpojumi, ir pieejami tikai tad, ja ir asset drošības risinājums, kas iekļauj sevi arī asset inspektu. Ir asset risinājumi, un tikai viņiem pa virsu var dabūt šos headquarters pakalpojumus. Kā asset inženieri ar citiem rīkiem nestrādās, viņi strādās ar rīkiem, ko viņi ražo. Tad ir Detection and Response Ultimate, šeit jau ir detalizētas atskaitas un bijis apdraudējuma izolācija, tur bloķēt sliktās lietas, tīrīšanas un padziļināts analīzes. Šeit ir tabuliņi. Es zinu, latviešiem patīk salīdzinājuma tabuliņas. Un ir, protams, arī ierobežojumi. Ir pakalpojums, kur tikai cloudā var nodrošināt, ir arī pakalpojumi, kurus on-premā, bet ir arī vienmēr jāatcerās tas, ka, ja ir šāds pakalpojums no ražotāja, tad šiem inženieriem, tur aizmugurē, kurā gadījumā ir cilvēks, kurš kaut ko dara, protams, rīki ir, kas atvieglo, var automatizēt kaut kādas lietas, bet vienā brīdī cilvēks ir jāiesaista, jebkurā no šiem pakalpojumiem, un cilvēkam vajag piekļuvi. Ja tas ir clouda infrastruktūra, tad, protams, to piekļuvi ir iedot ļoti vienkārši, bet ja tā ir on-prem, vai, ja, piemēram, ir kāds regulējums, kas nosaka, ka ir offline vide, uz offline vidi, ja netiek atrunāti tur kaut kādi atsevišķi VPN, Čiris proxy, tur nodrošināts tur piekļuvis, kas ir tikai no dedicated IP un šādas lietas, tad tas var gadīties bet šeit svarīgākais, uz ko es vienkārši gribu norādīt, ka ja ir on-prem situācija, tad jāpadomā on-prem vide un izvietot šie risinājumi, tad ir jāpadomā, kā nodrošināt šo piekļuvi. Tas ir, jā. Un šis ir arī cilvēku atbalsts, kā saka, man, piemēram, ļoti patīkās, ka ja ir kāds cilvēks, kuram var piezvanīt, ar kuru var parunāties, jo ziniet, rakstīt uz e-pastiem, gaidīt atbildes, jā,
ir forši un ir lietas, ko ir labāk pat e-pastos, tāpēc, ka ir uzrakstīts un ir labi, ka ir uzrakstīts, bet mazās lietas vai sīkie jautājumi bieži vien ir vienkāršāk klausies, kur tāda situācija, man tā, ko man parunājās, un telefoniski dod atbildi vai virzienu, skaidrs, es apsīšos tur to konfigurāciju, tos čekšus un visu, un lietu var atrisināt arī telefoniski. Tas man šķiet efektivitātei ļoti labi, ka ir pieejami arī cilvēki, kā saka. Tāpat tās deployment un upgrade, kas ir izplatīšana un atjaunināšana, arī tas iekļaujās. Šeit ir vēl līmeņi. Šie jau ir nākamās klases līmeņi, kur ir lielāki SLA, priority calls, kā saka, advanced premium support advancedā jau ir arī dedicated account managers, kas ir arī cilvēks, kas ir šķiet man personīgi ļoti patīkās, tikko ir cilvēks nodefinēts, kā saka. Šeit ir arī salīdzinājuma tabuliņa. Zinu, latviešiem patīk salīdzinājuma tabuliņas, kur ir blakām un ķeksīši salikti. Un ir arī citi pakalpojumi, kur ir dažādas palīdzības ar kā saka, analīzi, izpēti un atbalstiem, šādā gadījumā. Par šiem pakalpojumiem, ja jums ir interese, es ieteiktu sazināties un vienkārši konkrēti jūsu gadījumā, jo šajā gadījumā ir jāsaprot, kas jums var atbilst, kas jums ir vajadzīgs, kādi jums ir, vai jums atbilst pamatnosacījumi, vai izpildās, vai jums ir šie esat rīki, uz kuriem tad tālāk šos pakalpojumus, kas pa lielam ir tā kā soka centra pakalpojumi, var, un kas jums būtu vajadzīgs, kas jums būtu nepieciešams, tādā ziņā. Kā piemēram, es zinu, ir viens klients, kas uz šo skatās tā, ka paņem pakalpojumu, sākumā, kamēr nav iekšējo zināšanu, un kamēr iekšējie cilvēku resursi, cilvēks, ka tāds ir, bet nav īsti varbūt tur tās zināšanas vai nav tā praksa pieredze, ko darīt atrekur situācijās. Paņem pakalpojumu, un kamēr šis pakalpojums iet, apmāca, un ir dedicated cilvēks, kurš apmācās, kurš konsultējās ar šo pakalpojumu sniedzēju, un pēc perioda, tur pusgada iekšējais resurss ir apmācījis, un tagad var pārņemt iekšēji. Jo, protams, ka nekas nenotiek tā vienā dienā, un ir, zināšanas nerodās tā vienā dienā. Tas ir process, tas ir pieredze, tā ir prakse, tās ir lietas. Un šāda ekosistēma, tad ir jāzina, kā šos rīkus lietot, tādā ziņā. Kad ir vērts, šie ir tādi mani personīgās ieskats par to, kad ir vērts apsvērt ārpakalpojumu. Ja trūkst iekšējo resursu, ja ir mainīga vide, tik mainīga, ka grūti izsekot, un tas paņem ļoti daudz resursus. Tur iekārta nāk klāt, vajag jaunus uzstādīt, vajag pievienot, vajag konfigurēt jau šo iekārtu, un tālāk. Ja drošība ir kā prioritāte. Tādā ziņā, ka, teiksim, es atkal gribu pieminēt, ka ražotāji inženieri, es to uzskatu par ļoti lielu plusu. Ja grib mazināt noslodzi iekšējiem IT resursam, kā piemēram arī, kā es jau minēju, ka ja ir slodze liela, var decentralizētai videi, ar šis ir labs risinājums, ja ir daudz savienojumu. Šis ir arī ar ārējām sistēmām. Vēl, ja grib ātru atbilstību prasībām, tie iekšējie cilvēki nav, jo šajā gadījumā es ieteiktu par to pakalpojumu cenu un vērtību paskatīties tā. Ja jums būtu jāalgo viens cilvēks, certificēts cilvēks ar praksi un pieredzi, cik jums tas izmaksātu un cik izmaksā šāds pakalpojums, kas jums pieskata jūsu vidi. Jo šeit, es ieteiktu pareiķināt, cik jums izmaksātu viens algot cilvēku, kaut vai vienu sākumā. Tur tas gan cik tādus cilvēkus vajag visdrīzāk ir no apjoma atkarīgs. Bet es esmu diezgan pārliecināts, ka jūs pareiķināsiet izmaksas uz vienu izglītotu, gudru, zinošu cilvēku iekšienē un ārpakalpojumu, kur ir pirmkārt 24/7 redundance un tā tālāk. Šis pakalpojums, manuprāt, izmaksās mazāk. Bet, protams, es nelieku jūsu makos, un tas ir jūsu izvēles.
bet es ieteiktu šādu tam pieiet un pareiķināt. Jo cik es esmu skatījies un runājis ar cilvēkiem mēs esam skatījušies, viņi saka, izrādās, ka jā, pakalpojumu nopirkt ir lētāk. Un tas scenārijs, ka, teiksim, nopērk pakalpojumu un pa to laiku apmāc iekšējo resursu, arī tas man šķiet ļoti labs, jo tā ir zināšana apgūta, tā ir zināšana ieguva, uzkrāšana. Tālāk šis viens cilvēks var iekšēji nodot šīs zināšanas, un tas jau tajā brīdī jau ir iekšējā kompetence, un kā saka, ārpakalpojums bieži vien jau pēc kāda laiciņa vairs nav vajadzīgs. Nu, un, protams, ja vienkārši negribās iedziļināties, un šis ir vairumā SMB gadījumi vai mazāk šis iestādu uzņēmums, un nav tur daudz cilvēku, daudz iekārtu, arī pakalpojumu, ātrāk, vienkāršāk, mazāk klapatas, bieži vien tas ir. Bet, ja tu ir tas scenārijs, ka negribi iedziļināties, tad tomēr es ieteiktu pievērst uzmanību, kas šo pakalpojumu sniedz. Nu, nenopirktu, kā tur bija tur tajā maisā tās pelavas, vai ne? Tādā ziņā. Ok, šis ir par pakalpojumu. Man liekas, ka varbūt tagad būtu tas brīdis, kad par to apmācību, man liekas, ka tagad būtu vērtīgs brīdis. Es to tās atradīšu savā pusē, kur tas ir. To laiku, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat ierakstīt. Ļauj man apskatīties, kur mums ir. Man liekas, ka šeit es varēšu parādīt tā sekundīti. Jo tā arī nav. Nē, tas nav īstais. Šis, es atvainojos, tas nav. Man ir jāatrod. Tā, jā, atradu. Tā, un ja mēs runājam par apmācību portālu administratoriem, tur ir apmācību plāni, kur ir gan tehniskie, gan dažādi ir statistikas, ir kursi, cik ir izieti, piemēram, Mail Securities, Microsoft Exchange, kur kreisajā pusē otrais no augšas, Windows Server Security, inspekta optimizācijas pa vidējā kolonā ir šāda veida kursi. Man šeit ir plašāk, tāpēc, ka es esmu pārstāvis, man šeit ir plašāk šis spektrs, bet pa lielam šeit ir, jums administratoram interesēs visdrīzāk tehniskās puses, piemēram, labajā pusē threat hunting and monitoring, hands-on, ļoti labs administratoriem kurs tādā ziņā. Bet šāda veida apmācības, protams, arī pēc tam tiek iegūtas ražotāji, tur ir šie punkti un ražotāji certifikāti tiek iegūti. Tā, tas ir par tām apmācībām. Tā, kur man apakaļ palika mūsu tīms šī saraksta. Eduard, vai tev ar šo pietika par apmācībām, vai tavuprāt es neatbildēju uz tavu jautājumu? Tā, es vēlreiz pārlasīšu. Kā notiek reģistrēšana? Reģistrēšanās notiekās, ja jūs padodat ziņu mums, mēs reģistrējam, tas ir arī pakalpojums. Vai tādu? Nē, šīs apmācības bija administratori. Te bija adminiem apmācības, kas ir domātas lietotājiem. To es pieskāros bišķi apakaļ prezentācijā. Es tagad, ja mēs paskaidām apakaļ, šī daļa, tās tiksim līdz tai daļai. Šajā daļā bija tas, ko es stāstīju, ko mēs mācam apmācībām darbiniekiem. Šeit tika apskatīts, varbūt bišķiņ nokavēja, tad padod ziņu atsevišķi, lai nebūtu pārējiem vēlreiz jāklausās, mēs ar tevi varam pārunāt to atsevišķi, ja tev ir šie jautājumi, nekavēsim pārējiem laiku, jo tas tika apskatīts bišķiņ iepriekš. Tā,
Jā, tagad mēs par pakalpojumu izgājām. Okay, labi. Tas ir, tātad šeit bija arī citi pakalpojumi, analīze, izpēte, ekosistēma, kad pievērst. Un salīdzinoši pēdējās lietas, ko es vēl gribēju pieminēt, ka mēs arī rīkojam dažādus pasākumus, informēšanas, tur webinārus un pasākums, teiksim, kas būs tagad, uz ko es iesaku piefiksēt. Mēs arī sociālajos tīklos visu šo informāciju paužam, un tā kā nāks tuvāk, būs arī precīzāk, kas tur būs runātāji, kādas lietas ir Asset Security Day. Plānojam uz 11. septembri, ja tur nav kaut kāds kraks un tā, bet 11. septembrī mums jau ir aizrunāts, kā saka, uz 11. septembri mēs rīkosim aktualitātes, jaunumi, diskusijas, dažādi risinājumi. Informācija būs pieejama sociālajos tīklos. Un arī visādus webinārus mēs rīkojam gan par tādām, pēc būtības lietām, gan par konkrētiem risinājumiem, konkrētiem ražotājiem. Un šajā gadījumā tas, ar ko es gribēju padalīties, ir ISL Online. ISL Online bija rīks, ko mēs paši izmantojam remotam, un tagad būs webinārs. Tā, ko es iekopēšu jums čatiņā linku, ja ir interese par remote. Tā ne, tas ir. Šeit ir links par security. Es dabus linkus iemetīšu. Šeit ir links par security day. Tur ir informācija, pasties, kas pagājušajā gadā mums notikās. Un kas ir. Tā, es paņemšu, kur šeit ir šeit ir šī ir mājaslapa, kur ir kas notikās, kādi bija runātāji, kas mums tur bija. Es varu pārskatīt, pastīties, vai jums šķiet ir vērts. Manuprāt, ir vērts. Bet katrs pieņem savu lēmumu, kā saka. Un ir mums nākamais webinārs, kas būs par ISL. Es arī šo linku reģistrācijai ielikšu čatiņā, ja ir vēlme. Droši reģistrējieties. Redz, kur ir čatiņā ir saite. ISL kā remote rīks. Mēs viņu izvēlamies kā savu. Mēs izmantojam attālinātu atbalstu sniegšanai, gan tur veselības pārbaudēm. Mēs viņu kā drošu uzskatām. Ir mums iemesli un argumentācijas, kāpēc mēs viņu izvēlamies. Teiksim tā. Jā. Bet mums ir dažādi šie notikumi. Es iesaku vienkārši pasakot gan sociālajos tīklos, gan mēs apziņošanu šādi veicam. Ja gribās, var parakstīties uz mūsu jaunumiem. Arī tāda ir iespēja. Jā, mēs mums dažādi pasākumi. Tas pa lielam no manas puses ir arī viss, ko es gribēju izstāstīt. Šobrīd es skatos, vai jums ir kaut kādi vēl jautājumi vai tēmas, diskusijas. Es esmu gatavs atgriezties pie kādas tēmas, vai varbūt, ja ir kaut kas, ko es nepieminēju. Droši sakat, jautājiet. Es labprāt padiskutēšu, parunāšu par lietām, ko varbūt es kā cilvēks neesmu pieskāries, vai jums šķiet svarīgi un būtu jāpiemina. Jo arī es esmu cilvēks, arī es varu kaut ko tā kā neiedomāties un šādi. Un sakarā ar to, ka katrs no mums ir cilvēks, tāpēc ir svarīgas procedūras, dokumentācijas un, kā saka, checklist. Man ļoti patīk salīdzinājums ar avio industriju. Tur vēsturiski ir ļoti labi pamatots, kāpēc ir vajadzīgi visur checklisti. Tas tāds drošības. Es redzu jautājumus par apmācībām. Grupām, ja tas ir on-premā, tad ir atkarīgs no telpām, kur to veic, protams. Ja tas ir cloudā, prakse ir, ka nav labi, ja ir vairāk pa 100 cilvēkiem vienā sesijā. Tāpēc, ka tad tas var kļūt jau pa haosu un tā. Bet mēs šeit arī varam pieiet nedaudz individuāli. Ja jums ir situācija, ka ir jūsu darbinieks apmācīt, tas arī no skaita. Jo, piemēram, apmācības organizējot, mēs saprotam, ka jums ir, piemēram, tur 150 cilvēki. 150 darbinieki jūs gribat apmācīt. Un loģiski, ka visi 150 cilvēki netiks vienā laikā, vienā dienā, visi reizē. Mēs arī varam vairākas sesijas organizēt, kad dot izvēli. Viens tiek tajā dienā, viens tiek tajā dienā. Tā kā viens otrdienā no rīta, viens ceturtdienā vakarā. Vai ne? Tā kā. Un ar vakarā, es domāju, darba laikā vēl joprojām. Tā kā. Tādā ziņā. Tas ir par apmācībām.
Certifikāts, jā, kā es arī minēju, tiek izsniegts certifikāts arī pēc apmācībām. Apmācību ilgums, ja ir daudz jautājumu vai diskusijas, vai piemēram no dzīves, tad tas ieilgs višķiņ ilgāk. Un es esmu tikai par to, ka ja ir jautājumi, vai kaut kādas nianses, ko konkrēti cilvēki grib uzzināt par viņu situāciju, par viņu būtību, es palieku, kamēr visi jautājumi tiek izskatīti. Mazākais laiks, kādā tas tiek iziet cauri, parasti ir 2,5 stundas. Tur ir pauzīti pa vidu, tur ir... tas ir viss kopā, tas ir ar pauzīti. 2,5 stundas, un pat 2,5 pat ir ar tādu nelielu rezervīti. Bet, ja ir daudz jautājumu vai konkrēti piemēri, vai redz, kur mums ir bijušas situācijas, ka mums klients prasa apmācības, un mēs atsūta iekšējos regulējumus, iekšējos noteikumus, un mēs iekļaujam arī nianses no iekšējā, konkrēti jūsu vidē, jūsu situācijā, redz, kur ir jārīkojās tā. Tur, piemēram, IT noteikumi darbiniekiem bija tik ar vienreiz iekļauti. Tā, vai nezinu, cik bieži jāiet, vai tas ir obligāti, man liekas, ka ikgadēji, ja nemaldos, es tagad no galvas, jā, man liekas, ka obligāti ir jāapmācās, izglītošana ir obligāta. Kā var uzzināt vairāk par PAM, attālināto pārvaldi, vai ir iespējams iegūt arī trial? PAM privileģētais access, attālinātā piekļuve, tas ir viens, un otrs attālinātā pārvaldība ir ISL, tie būs divi dažādi risinājumi, bet jebkuram no mūsu risinājumiem, visiem risinājumiem, ko mēs piedāvājam, mēs varam iedot 3 mēģinājumu versijas, varam palīdzēt uzstādīt, varam piesaistīt mūsu inženierus. Mums visiem šiem pārstāvētajiem produktiem ir, kā saka, tiešā trūba uz ražotāju. Vajadzības gadījumā mēs arī ražotāju varam iesaistīt, bet pārsvarā gadījumā mēs paši tiekam galā. Un vairāk informāciju var ar mums sazināties. Es ielikšu šeit tūlītās sekundīt vēl kontaktu informāciju. Es redzu, ka pēdējā slaidā varbūt bišķiņi iztrūkst. Tā, tad es ielikšu kopējā uzņēmuma kontaktu informāciju. Tā, sekundīt, tūlītās vajadzētu tur parādīties. Tā tad šeit ir pa labi ieliksim un paliksim bišķiņu lielāku, lai vieglāk redzēt. Uzņēmumu kopējā informācija. Un man pašu var vajadzības gadījumā sasniegt arī uz egils@baltic.lv. Tā. Es laikam vēl ienācu kāds jautājums, tūlītās ātrumā paskatīšos. Nē, tas laikam nebija šeit jautājums, nopīkstēju, šķita, ka šeit. Bet jā, un var vienmēr vairāk informāciju paprasīt mums, sekot sociālajos tīklos, mēs tos webinārus, informatīvos un jaunās features produktos, piemēram, vai kaut kādu jaunu, mēs arī cenšamies apziņot. Un, ja jūs lietojat kādu no mūsu produktiem, jūs varat, teiksim, arī pierakstīties, ka jūs gribat saņemt jaunumus par šiem produktiem, vai kad mums būs kāds webinārs par šiem produktiem. Bet tāpatās piesakojot sociālajos tīklos, arī visa informācija tur tiek publicēta, kā jau mūsdienās informācijas apritē notiekās. Tā. Vai mums ir vēl kādi jautājumi? Ja ir kādi, tad šis ir tas brīdis, kad jums vēl rakstīt, vai arī, ja jūs gribat audio jautājumu, jūs arī varat paprasīt, ieslēgt mikrofonu un skatīties. Bet, ja ir jautājumi, šis ir tas brīdis, kad rakstīt jautājumu. Ja jums jautājumi nav, tad no manas puses tas laikam ir arī viss. Es ceru, ka es nekādas lielas lietas neesmu aizmirsis, bet šis ir, manuprāt, arī galvenais. Lieka laiku negribu jums skavēt, visu mūsu laiku ir vērtīgi, kā saka, arī jums ir lietas, ko darīt un savas prioritātes, tāpēc, ja jums citu jautājumu nav, šis ir viss no manis. Ja jums ir kādi jautājumi, droši vēl varat to uzdot, es šeit vēl pasēdēšu, ja kāds vēl šobrīd raksta ļoti garu, detalizētu jautājumu, lai gadījumā nav tā, ka es norauju cilvēkam iespēju pajautāt šo jautājumu. Tā kā, ja jums jautājumi nav, paldies!
Ja jums ir kāds jautājums, es te vēl būšu kādas minūtītes pāris, lai atbildētu, ja kāds jautājums ienāks. NIS2 testu, jā, adresi, es nebiju ielicis adresi, bet, ja meklē NDKL tests un skatās Ministry of Defense lapu, tad būs, bet es tūlītās iemetīšu arī čatiņā linku tūlītās. NKDL tests, es meklēju, es neteikšu, kuru meklētāju es izmantoju, bet es neizmantoju Google. Un nekur tests, un es ielikšu to saiti čatiņā nekur. Šāda ir saite. Vajadzētu čatiņā būt tagad. Izskatās viņš rekur šādi, un šeit vienkārši spiežam sākt testu, un tad tur ir tie jautājumi, kas tiek uzdoti, un var saprast var labāk saprast šo status, vai viņš ir, vai viņš nav, vai vajag, vai nevajag, tādā ziņā. Tas ir par šo. Māri, es redzu tev jautājumu. Ja pašvaldībai nav nekādu asset produktu un būtu uzdevums nodrošināt NIS atbilstību, un ar ko jūs sāktu, un ar kādām izvēlētībām būtu jāsāk ar atbildīgās personas noteikšanu. Tas ir mans pieejams ar atbildīgās personas noteikšanu. Jo jebkuras darbības tālāk, risinājumi, kas tiks ieviesti, risinājumi, kas tiks kas nodrošinās šīs NIS2 prasības vai procedūras, ir jābūt, ka ir cilvēks, kurš viņus pārvalda, ir cilvēks, kurš tur, kā saka, nes karogu, tur buru, vai ir dažādi šīs frāzes, kā to var nosaukt, bet es sāktu ar atbildīgo personu un sāktu ar sarakstu, kas ir jānodrošina, ko mūsu uzņēmumā dara, kas mums ir jānodrošina. Un tajā brīdī, kad mēs zinām, kas mums ir, bet tas ir, ja tādā gadījumā jums ir atbildīgā persona, un viņi sazinās ar mums, saka, mums vajag atbildību NISam. Mūsu pirmais jautājums ir, kas jūsu vidē ir? Ja jums ir saraksts ar to, ko jums ir, kas jums vidē ir, kāda ir jūsu procesi šajā gadījumā. Mēs varam, kā Not Baltica, mēs nezinām, ko jūs darat, vai jūs apstrādājat personu informāciju. Vai jums ir sensitīvi dati, vai jums ir dažādās geogrāfiskās lokācijās branch office, kur vajag nodrošināt kaut kādu datu kanālu plūsmu, jo mēs nepārzinām jūsu vidi. Pirmais, ko mēs darītu, mēs saprastu jūsu vidi, jūsu vajadzības. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam vajadzības, tajā brīdī mēs arī varam piedāvāt risinājumus. Minimums jebkurai pašvaldībai, jā, es piekrītu, bet šajā gadījumā ir vēl pašvaldību apakšu uzņēmumi, bet es piekrītu, kurai ir pašvaldībai ir un visas pašvaldības iet iekšā, pašvaldības kā tādas, bet tur vēl ir, manuprāt, vismaz tad, kad es lasīju šo man šķita, ka tur var interpretēt par pašvaldību apakšu uzņēmumiem, pakļautības iestādēm un kaut ko tādu, man liekas, ka tur varēja vēl ir, bet iespējams, ka ir kaut kāda pēdējā labojuma, ko es vēl neesmu apgūs ar šīm, bet jā, tajā brīdī, kad ir kādi jums ir procesi, jo, tu mini, kad personas dati ir, bet kāda jums ir geogrāfiskais izvietojums, kāds jums ir infrastruktūra, vai jūs izmantojat tur cloudus, piemēram, Cloud Office Security ir arī aizsardzības risinājums no Asset, kas tiek izmantots, kur ir arī Cloud Sandbox un tā, vai tas jums ir vajadzīgs, vai varbūt jūs neizmantojat Cloud Office 365. Vai jums ir, un šajā gadījumā mēs saprastu jūsu situāciju un sniegot, mūsuprāt, jums vajadzētu šo
šo risinājumu, šo aizsardzības līmeni ar šādām konfigurācijām, ar šīm iekārtām vajadzētu datu šifrēšanu, full disk encryption, šīm iekārtām vajadzētu tā, vai jums ir datu plūsmas DLP, vai jums ir informācija, kur nedrīkst iziet ārpus jūsu iestādes. Safety. DLP ir risinājums, kur definējam zonas, kāda ir jūsu sadarbības iestādes, uz kādām domēnu e-pasta adresēm jūs kādus informācijas veidus varat sūtīt. Šis viss ir, ja tu saki, ko ieteiksi, ja tev kāds nepaprasot šīs detaļas, noteikti izmanto, bet ne visas un ne visur. Bet es piekrītu, jo šajā gadījumā, ja tu šo jautājumu uzdosi un tev atbildēs, tev 100 punktu vajag šito vienu, es esmu diezgan pārliecināts, ka tādā gadījumā tas risinājums, ko tev iedos, tas būs risinājums, ko vienkārši tas cilvēks būs gribējis pārdot, nevis to, ko tev vajag. Jo ir nianses, kas jums ir vajadzīgs. Tāpat kā, piemēram, backup risinājumam ir varbūt nianses, ka jums nosacījumi, kur jūs labājat backups. Kāds ir retention policies, cik jums ir diska vieta, vai tur šie visi plāni. Jo, ja tu man prasi, kas man nodrošinās visu, nebūs neviens, kas visu nodrošinās. Tās ir nianses, tev ir jāpārzina, ko tu, jo viena no lietām, kāpēc arī šis NIS2 ir, lai tiktu pārzināts, kas jūsu vidē ir. Jo bieži vien problēma rodās no tā, ka mēs nezinām, kādas mums sistēmas, mēs nezinām, kādi mums lietotāji, kas mums ārpakalpojums slēdzās klāt. Tur ir kaut kāds konts, kurš gadiem nav lietots, bet viņš joprojām ir aktīvs, parole nav mainīta. Vai ne? Šī apzināšana ir daļa no drošības, un, manuprāt, tā ir pirmais punkts, kas ir jābūt, ka tev ir zināms, kas tev ir. Jo kā tu vari aizsargāt to, kas tev ir, ja tu nezini, kas tev ir pilnā apmērā? Tādā ziņā. Ko mēs darītu? Mēs sāktu ar to, ka saprastu, kas jums ir vajadzīgs. Es ceru, es uz jautājumu atbildēju. Es saprotu, ka es nedevu konkrētu risinājumu, kas tev nodrošinās, bet es ļoti uzskatu un pieturot pie tā, ka nezinot detaļas, nevar pateikt, šis jums visu izdarīs. Kā piemēram, varbūt jums ir specifiskas iekārtas kaut kādas, kurām ir risinājumi, kur nedara. Arī tā var būt. Tādā ziņā. Jā, taisni nav ideāli risinājumi, tāpēc arī nevar iedot vienu tādu. Tāpēc es un šo es personīgi ļoti vados pēc tā, ka vajag izprast situāciju, vajag iet pēc būtības. Nevis tagad rekur ķeksītim ir, jo ja ir ķeksītim, tad tie ķeksīši aizsargā. Ķeksīši ir uz papīra lapas un de facto neko labu nedara, ir tikai uz papīra lapas. Labi, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Ja jums ir, tad droši vēl rakstat jautājumus. Es vēl esmu, lai atbildētu uz jautājumiem vai vajadzības gadījumā padiskutētu. Ja jautājumi nav, tad vienmēr laipni. Galvenais jau redzēt, es par šo runāju, tāpēc, ka tas ir aktuāli, par to ir jādomā. Un līdzīgi kā citām lietām, kas ir ar lielu, es atvainojos par žargonu, haju, kā šobrīd NIS2, visi runā par NIS2 un tā. Un visdrīzāk, ka būs arī kāda pakalpojuma sniedzēja, kur pateiks, redz, kur samaksā mums par pakalpojumu, mēs tev visu nosaksim. Šādi nezinot, ir visādas krāpniecības. Arī uz šo NIS2 tāpatās kā uz krāpniecības iet par aizbildnās ar kiberdrošības lietām, tas ir tas pats, ka vienkārši. Es gribu, lai cilvēki par to vairāk piedomā un nevis virspusēji uz to skatās, bet bišķiņi iedziļinās un saprot, ka tā ir vērtība priekš viņiem uz nākotni. Visu šo prasību izpildi, izprašana un tad izvēlēties tādu risinājumu, kas jums noderēs, kas jums būs izpildījis jūsu prasības un kas būs ērti lietojums, ko jūs zināsiet, kā lietot. Jo, tāpatās, ja jums ir rīks, ko jūs nepārzināt, jums no tā rīka ir ļoti maz labums. Labi, es vēl esmu, ja jums ir kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, tad paldies vēlreiz.
Jā, nu jau man ir aizdoms, ka par šo laiku, ja kādam vēl bija jautājumi, tad gan jau, ka būtu paspējis uzdot. Un, ja nu gadījumā kāds jautājums atnāk pēc tam, vēlāk, tad droši rakstat, sazināties ar mums. Mēs labprāt komunicējam, mēs labprāt runājam, jo mūsu vēlme ir uzlabot, kā saka, drošību kopumā. Domāt par IT drošību. Svarīgākais ir par to domāt, un tad jau būs jau labāk apzināt lietas un interesēties, kā saka. Nu, labi, es redzu, ka jautājumu vairāk neienāk. Es tā pieļauju, ka tad jautājumu vairāk nav. Es tad finišēšu šo webināru. Latviskais vārds beidzēšu šo webināru. Jā, un ja ir kādi jautājumi parādās vēlāk un atceraties vai nepaspējāt uzdot, tad droši rakstat, sazināties ar mums. Mēs ļoti labprāt runājam un, kā saka, security awareness anglicismā mēs ļoti par to domājam. Mēs ļoti cenšamies celt drošības domu par IT drošību. Ja tas kā nekā ir visa mūsu dzīve internetā, visa mūsu dzīve IT jomās, IT iekārtās, tehniskajās lietās. Labi, paldies! Visu labu, un ja ir kādi jautājumi rodās pēc tam, droši sazināties. Visu labu! Tas ir ar lielu, es atvainojos par žargonu, haju, kā šobrīd NIS2, visi runā par NIS2 un tā. Un visdrīzāk, ka būs arī kāda pakalpojuma sniedzēja, kur pateiks, redz, kur samaksā mums par pakalpojumu, mēs tev visu noseksim. Šādi nezinot, ir visādas krāpniecības. Arī uz šo NIS2 tāpatās kā uz krāpniecības iet par aizbildnās ar kiberdrošības lietām, tas ir tas pats, kā vienkārši. Es gribu, lai cilvēki par to vairāk piedomā un nevis virspusēji uz to skatās, bet bišķiņi iedziļinās un saprot, ka tā ir vērtība priekš viņiem uz nākotni, par visu šo prasību izpildi, izprašana, un tad izvēlēties tādu risinājumu, kas jums noderēs, kas jums būs izpildījis jūsu prasības, un kas būs ērti lietojums, ko jūs zināsiet, kā lietot. Jo, tāpatās, ja jums ir rīks, kur jūs nepārzinat, jums no tā rīka ir ļoti maz labums. Labi, es vēl esmu, ja jums ir kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, tad paldies vēlreiz. Jā, nu jau man ir aizdoms, ka par šo laiku, ja kādam vēl bija jautājumi, tad gan jau, ka būtu paspējis uzdot. Un, ja nu gadījumā kāds jautājums atnāk pēc tam, vēlāk, tad droši rakstat, sazināties ar mums. Mēs labprāt komunicējam, mēs labprāt runājam, jo mūsu vēlme ir uzlabot, kā saka, drošību kopumā. Domāt par IT drošību. Svarīgākais ir par to domāt, un tad jau būs jau labāk apzināt lietas un interesēties, kā saka. Nu, labi, es redzu, ka jautājumu vairāk neienāk. Es tā pieļauju, ka tad jautājumu vairāk nav. Es tad finišēšu šo webināru. Latviskais vārds beidzēšu šo webināru. Ja ir kādi jautājumi parādās vēlāk un atceraties vai nepaspējāt uzdot, tad droši rakstat, sazināties ar mums. Mēs ļoti labprāt runājam un, kā saka, security awareness anglicismā mēs ļoti par to domājam. Mēs ļoti cenšamies celt drošības domu par IT drošību. Ja tas kā nekā ir visa mūsu dzīve internetā, visa mūsu dzīve IT jomās, IT iekārtās, tehniskajās lietās. Labi, paldies! Visu labu, un ja ir kādi jautājumi rodās pēc tam, droši sazināties. Visu labu!